Romāns Raškovskis pēc pirmās pusfināla sērijas spēles pret Beitaru izcīnām uzvaru izbraukumā. Romāna, pakomentē spēli. Ģertuves Zigis ļoti lūdza, lai mēs uzvarējam, lai viņš tur var sakārtot nākamajā spēlē savas lietas. Tas ir pateicoties tādu mazā dāvaniņu Zigim. Bet kopumā es domāju, ka var redzēt, spēle ir līdzīga. Momenti bija vienai un otrai. Kaut kur veiksme, kaut kur tas raksturs aizskriet, bet tas lūzuma punkts bija, protams, tā pirmā puslaika beigas un otrā puslaika sākums, kur varbūt mums arī mēs arī realizējam savus momentus, ka arī deva mums to pārsvaru, varbūt ne teritoriāli, bet psiholoģisko. Jā, pirmais puslaiks šķita daudz ļoti mierīgs, mazliet man atgādināja ceturtdaļfināla pirmo spēli pret FK Salaspilī, kas bija tie galvenie faktori, lai varētu uzkurināt un sākt spēli jaudīgāk. Es domāju, ka kaut kur varbūt pretinieks viens otru taustījām, ja? Skatījāmies, kā pretinieks spēlē, kā mēs skatāmies uz pretinieku fonu, jo mums ir jāsalīdzina, ka mēs, varbūt fiziski neesam tik labi sagatavoti kā Beitarā, bet arī spēle parādīja, ka mēs varam visu spēli principā turēties, gan arī fiziskajā kondīcijā ar viņiem. Līdz ar to tad varbūt uz tajā spēles otrajā pusē mēs mazliet pamainījām savu spēles gaitu. Sagaidījām vairāk viņu augstāk, kas arī principā viņam sagādāja tagad vairāk grūtības iziet vienkārši no tā. Jo, jebkurai komandai, viņai nepatīk vairāk skriet un spēlēt bez bumbas. Jā. Kā var pakomentēt savu individuālo spēli? Tagad play-off sākušies. Es gribētu tev aprakstīt par ceturtdaļfināla atslēgas spēlētāju. Tomēr otrajā ceturtdaļfināla spēlē tev divi svarīgi vārti, pēc tam izlīdzinošie vārti kuldīgā ceturtdaļfināla noslēdzošajā spēlē. Tagad šeit divi goli tev. Kā var raksturot, kā aprakstīt šo individuāli labo spēli? Kāds tad dažs smējās, kā ir otrā jaunība atvērusies. Bet, varbūt ir tas, pieredze, kas ir bijusi tajā visā, jo tu principā pēc būtības saproti, ka mēs spēlējam to pašu spēli, no regulārā sezona. Viņi ar ko neatšķirās un jāspēlē tas pats. Vienkārši, un no otras puses, kad mēs spēlējam, mēs trenējamies visu sezonu, mēs trenējamies, uzņēmam to fizisko kondīciju, un tagad ir varbūt jāvarēs vaļā. Super, labi, prieks dzirdēt, veiksmi tad otrajā pusfināla sērijas spēlē. Paldies.